Piekraste ir tāda ļoti īpaši jūtīga teritorija. Gadiem ilgi mēs esam sargājuši piekrasti, izveidojuši robežu joslas, aizsargu joslas, kurās cilvēki nedrīkstēja mājas būvēt, viņi nedrīkst laipiņu kāpās uzbūvēt. Un te mums nāk priekšā atviegloti apbūves noteikumi, kas atļauj izzāģēt hektāriem lielas platības mežu, lai uzbūvētu vēja parku, milzīgu vēja parku. Ja mēs runājam par mežu kā Latvijas tomēr vērtīgu resursu, Latvijas dabas bagātību, tad šeit neiet kopā klimata neutralitāte ar enerģētisko stratēģiju, jo sanāk tā, mežs ir klimata neutralitātes viens no vadošajiem aspektiem, bet enerģētikas stratēģija it kā divas stratēģijas, kas cīnās savstarpēji. Šī enerģētiskās stratēģijas ietvaros un ļaujot likuma ietvaros būvēt un attīstīt un izstrādāt IVN tādos apmēros, kā tas tagad ir Latvijas valstī, mūsuprāt, nav ievērots ne tikai sabiedrības intereses un informētība kā tāda, bet arī pašvaldības pašnoteikšanās intereses. Saprotot, ka notiek šāds process vēja parku būvniecībā arī Latgalē, izpētot visus normatīvos aktus, kas ir saistīti ar šo, saproti, tā ir vienkārši liela neticība politiķiem, arī uzņēmējiem, arī attīstītājiem, kas vēja parkiem nāk pie mums stāstīt. Stāsta, ka mums tagad būs ļoti laba dzīve, būs lejputrie, būs atbalsti, labbūtība un viss būs ideāla dzīve, būs attīstība, darba vietas. Cilvēki tam netic, protams, un tas ir tāda maldināšana.